Graznajā Krētas villā tik tiešām iet karsti. 8 romantikas kāri dalībnieki zem tveicējošām Grieķijas debesīm iedēdz mīlas liesmas un domā par skatītāju simpātiju piesaistīšanu. Vakar pirmo reizi notikušajā balsošanā skatītāji par karstāko dalībnieku izvēlējās Samantu, kura vienlaikus saņēma arī visvairāk kritikas no pārējiem dalībniekiem. Ja man vajag pateikt par 2 cilvēkiem, tad man jāpasaka par abām 2 Samantas personībām. Samanta balvā ievērtību izbaudīšanā izvēlējās Robertu. Roberts. Ar to pieliekot punktu izskatīgā puiša un Evelīnas trausli romantiskajām attiecībām. Nedomāju, es nebučošos. Tā kā tā. Šitā bišķi vēlāk sakrānāšu. Vakarā visas kārtas tika sajauktas un negaidīti izjuka visi pāri. Pat šķietami saskanīgie Arnis un Terēze. Es jūtu, ka tavs ego tiek pišķi lausts, jo meitene tevi atšuv. Es jūtu to. Vienāk Terēze, man ir apnicis to, ka tas Arnīs mani čamda. Roberts laicīgi devās pie miera un Samantai nācās vienai baudīt džakuzī priekus, bet pārējie līdz pat rītam turpināja skaidrot attiecības. O, jūs mīliši man! Jā, Samantiņai sanāca aplausa balva. Vinnēja, bet nevarēja izmantot pilnā. Kādi vēl pavērsieni notikuši šovā, kam GO3 varam sekot tiešraidē visu diennakti, tūdaļ uzzināsim. Krētā kļūst arvien karstāk. Kāds ir Krētā? Tātad mums nav vispār neviens tāds īsts pārs šeit. Un visi izvēlējās ļoti atžkārni, un mēs tāpat beigās netikām džakūzī. Ar visu kopā. Vakar, kad mēs ar Terēzi runājam, mums arī tā kā par tevi, protams, daudz jautājums jautāja. Viņai lieta, kas piesaist, ir tas, ka tev ir arī meitiņa. Bet viņai esot tātad diezgan piepildīta dzīve, tur tas, un viņa tā vispār tur neredz iekšā nemaz tā īsti. Kāpēc mēs ar Arni neesam vairs pāris? Ziniet, man vienkārši pazuda interese, kad es redzu, ka čalis skatās uz citu pusi. Ja viņš nevar izvēlēties, lai viņš nāk tad, kad viņš ir izvēlējies. Vai arī šajā situācijā bija tā, ka viņš it kā ir izvēlējies, bet tā viņš tā kā tomēr kaut ko dara aiz muguras. Es sapratu, ka man nav patīkami atrasties tādā situācijā, jo es pieļauju kaut kādu rīcību, kas man īstajā dzīvē nav normāla. It kā tas ir šovs, bet es pieļauju to šovā, un man vienalga tas. Es nejūtos ērti. Ko viņa pateica? Konkrēti jautājumi, bet atbildes nav. Kādi jautājumi? Par tev arī. Par mani? Tur īsti. Man Harijs ļoti patīk, kāds viņš ir, bet es reāli saprotu, ka man tā matemātika galvā neiet, ka es vienkārši nevaru pieļaut to domu. Mēs vakar gan tā runājām uz atpulzām. Ka esmu kopā ar kādu, kurš ir tādā vecumā, ka viņam ir 21 gads. Plus man ir tā visa ģimenes pieredze, un es tā kā nevaru salikt mūs kopā. Laiks uzzināt, kāda būs šīs dienas karstā dienas tēma. Šīs dienas tēma mums ir piedod, esmu 80. Ej, tu no tāda tēma! Tad mums jāliek 80. mūzika uzreiz tā. Wait, go! More than talking, tur Sherry Babe un šitā kāja jāliek. Jāgaida tās meitenes ar trakajiem matiem un tur eitos. Tāda mērca eitos. Pēc tā, kad man pasauca Samantu uz vipu, nav saspīlējums. Manuprāt, viņa vai nu respektē, vai nu baidās no manis. Jo man atnāca pie manis Harijs un pateica, jā, te Samanta kaut ko šādi un tādi. Ja tu kaut ko gribi, nāc pa taisno pie manis un prasa, es gribu šito, es gribu to, vai man nepatīk šitas, nepatīk tas, priekš kam tu kaut ko caur sāniem tur dari. Un es viņai tā arī pa taisno pateicu, ka man vajag tiešumu. Ja tu negribi tiešumu, man tad tā cilvēks kā tu pat draugos nav nepieciešams. Un tas saspīlējums, es neteiktu, ka ir. No manas puses viņa nav. Man tāds, meitenīt, ko tu gribi no manis? Ir jāgaida, līdz visi tomēr ir ieradušies, un tad var tiešām spriest, kuri varētu būt līdz galam. Zini, kā es tev teikšu? Tāds mirklis var arī nepienākt. Jā. Karoči, šoks mājās.
Šodien. Tā ir tā Nu, lieta. tas, ka Samants ir pirmajā vietā, tas nav brīnums, jo viņa ar kamerām ļoti spēlējies, daudz. Protams, man uzreiz tāda konkurence ieslēdzās uz to. Man patīk arī konkurence. Un ir kur tiekties un ir forša un motivācija lielāka tagad būt tam pirmajam. Un, jā. Konkurences dēļ Samantas izbalsot, ja būtu tā. Tu viņam piekrīti? Neviens man liekas negaidīja. Tas ir tomēr mans viedoklis. Es ar tevi taču normāli runāju. Nu, labi. Es jau domāju, es šaubos vēl, es nezinu, pēc kā es vērtu, tāpēc teicu, man ir 2 kriteriji, vai es vērtēju kā pāri, kuri es saliktu kopā un man liktos labi, viņai pagaidām nav, vai arī es vērtēju, kā viņš saka, pēc konkurences. Es jau vakar īstenībā domāju, žēl, ka es viņu nepaņēmu pie sevis istabā gulēt. Žēl, ka es pats tam daru. Es varēju paņemt viņu. Un tad, kāpēc gan nē? Kāpēc? Nu, zini, ja viņi grib taisīt šovu, tad jāspēlē līdzi. Ko nozīmē pamēģināsim? Beku iemāst? Pamērcē tev beku. Es nevēlos nekādas bekas tev iekšā. Šova laika toču ne. Nu, nē, pēc, es domāju tieši. Iespējamība, ka es ejiešu apakaļ kopā ar Arni, es nezinu kāda. Varbūt nekāda. Zini, kā ir? Viņam ir pārāk daudz redz flēga, lai viņš man patiktu. Kāda? Nu, ka viņš tā kā krāpjas savā dzīvē. Krāpjas? Es izlēmu priekš sevis iekšēji, ka es nevēlos tādu attieksmi pret sevi. Bet, protams, mēs visu laiku ar viņu kaut ko tur runājam, jokojamies. Mēs tad beku, tas ir prosta bauda. Bet mēģināt būvēt attiecības, tas ir pavisam kaut kas cits. Tā viņa tomēr to mazo beku varētu padarīt lielāku. Un ka mēs tur pēc tam tiksimies, es nezinu. Es nevaru saprast šobrīd. Patīk, ka cilvēki besās ārā no manis. Jā, vienkārši jau besi. Tāds Kroči, klausies, es vēl... Ja tu viņam nedod, ja? Jā! Harijs vēl joprojām ir foršs džeks. Visām meitenēm iesaku grābt ciet. Harijs ir ļoti jauks un ļoti pozitīvs. Vispār superīgs džeks. Kā jūs jau zināt, ikdienas kāds no dalībnieku pāriem dosies romantiskā randiņā ārpus villas teritorijas. Kurš šo vilinošo iespēju izmantos šodien? Sacensība būs starp puišiem. Paspēlēsimies, noskaidrosim. Šodien no puišiem spēlē nepiedalās Arī varam iet maliņā. Arnes Oh. un no meitenēm Samantu. Man arī tā likās, ka varētu tā būt. Uzdevums pavisam vienkārši skatītājs lūdzam uzturēt ovācijas augstā līmenī. Katrs paņemam pa 2 spāņiem un turam izstieptās rokās uz sāniem. Cik ir duka, ja? Tev jau rokas trīc, tā ir pirmā vājuma pazīme. Pusfināls vēl būs priekšā, tā kā aptūrām vēl tikai šobrīd trešo ir. Jā, nu kas? Es tevi sagaidīšu. Turam. Ceku matēs staigā. Man tur nebija nekādas iespējas, jo redzot viņu, īpaši viņš tur teica, kas ceļ 300 un tāds. Jā, es ar saviem 200 vēl nevelku, bet ok. Tūdaļ uzzināsim, ar kuru randiņā dosies Madars. Godīgi, es nezinu. Kāds pārsteigums? Labi, es paņemšu Evelīnu. Evelīna sākumā tā kā tur teica, nē, tur tā kā sākās viss tās domstarpības, vai ne, bez maz vai Adrija ej to ar viņu randiņā, es biju bez maz vai vakardien randiņā, man bija tāds nopietni, es tā kā pasaucu tevi, tu tā kā gribi atdot citiem meitenei savu randiņu. Es reāli šokā. Es reāli šokā. Ar Evelīnu es gribēju tikai tādēļ, ka vakardien mūs pie Pelbaseina bija tāda ļoti laba saruna. Viņa tik dziļi tā kā manī ielīda iekšā, tā kā tādā veicelītē. Es uzreiz teicu, Evelīna, pietiek, es jau sāku, jau vasaras, jau man ir. Es esmu ļoti jūtīgs cilvēks pēdējā laikā palicis. Un viņa tā, labi, beidzam, tur susuriņ, tur Džonī. Ja es, piemēram, šeit veidot pāri, jebkurā gadījumā negribētu ar viņu veidot pāri, tāpēc, ka es gribu tā kā šova dalībnieku. Viņš tā kā ir te, bet viņš nav tā kā šova dalībnieks. Es gribētu tā kā šova dalībnieku, kā savu pāri. Cheers!
ja neatnāk kāds, ko es gaidu, un neatnāk tam viens, tad mēs apvienojamies. Tu gribi mani pelnu. Mēs apvienosimies, tad tādā gadījumā, jā. Mēs arī uzvarēsim, jā. Turpinājumā skatieties. Vai tiešām mēs visi esam tik reāli? Tik ļoti, ļoti skaisti. Tas ir push-ups. Nav push-ups. Man rādīt savu. Nē, tu sāks runāt, es negribu ar tevi. Jā, man patīk, kā es pateicu. No attiecībām brīvi, izskatīgi un karsti dalībnieki ieradušies luksusvillā Krētā, lai nākamās nedēļas nepārtraukti atrastos kameru un GO3 tiešraides skatītāju redzeslokā, kā arī, lai ļautos mīlesdēkām. Ej, gulēt! Es tev izslēgšu! Kamēr kolēģi laiskojas villā, Evelīna un Madars devušies randiņā. Cik skaisti. Sturieni tā, un ok, Dievs. Un pusēs tur arī ir tik šmuki, ne? Tas ir. Jā, tās puķīs. Nu, un kā tu jūties pēc vakardienas? Pēc vakardienas ieradoties šovā, es jūtos tāds pacelāts. Pirmā diena bija tāda, zin kā, tāda uztraukums, tāds vairāk alkohols, mazāk sarunu. Bet, kā jau es vakardien teicu, nākamās dienas būs tādas labākas, bez tik trāka tā alkohola, vairāk iepazīšanos, vairāk runāšana. Nē, es saku, man liekas, tev iepazina no tādas citas puses, man liekas, kā dalībnieki redzēja, tāpēc man tā forši jāparunās. Nu, un kāds tev ir viedoklis par mūsu visiem dalībniekiem, kurš tā kā vairāk, jo, piemēram, ar Samantu tu tā kā likās, būs, un tā pēkšņi viss pamainījās. Nu, jā, ar Samantu bija tā, ka sākumā bija diezgan liels tās klikšķis. Samanta ļoti tā kā pievērs man lielu uzmanību. Viņa man arī iepazīstināja ar telpām, kuras gulēšu. Labi, es īstenībā man nebija dzīvesvieta. Bet arī, kā arī teicām, pēc tam mēs gājām peldēties baseinā kopā. Un bija kaut kāds viens tāds brīdis, kur patiešām bija tāds klikšķis, viss jau tā kā nebūs, vai ne? Un es arī sapratu to, ka es ar šo sievieti vispārībā vairāk nevēlos tādu kontaktu, jo man nepatīk tādas sievietes. Jā, nevarētu tas pagriezties, ka jūs tā kā salapstāt, ne? Nē, galīgi ne. Nē. Jo Samanta ir tāda sieviete, kas vienmēr grib pārtraukt, vienmēr grib būt augstākā pozīcijā nekā esošie cilvēki. Nu, man nepatīk, man patīk tā, kā tu. Man pirmajā dienā ļoti es kā iepriekš teicu, man blondīnas nepatīk, vai ne? Jā, es jau. Bet es esmu mainījis savu stereotipus. Man ļoti tu iepatīkies, man patīk tas, ka tu esi ļoti atklāta, runātīga. Arī tās visas nakts sarunas, pie baseina, arī šodien visas tās sarunas man viss ir aizījis pozitīvo pusi. Un tu esi blondīne, man nekad mūžā nav bijis blondīne. Tev vajag to blondīnu to vēl. Jā, un es nekad mūžā neesmu bijis randiņā blondīni. Es ceru, ka mums šitais randiņš būs vislabākais. Jā, un pēdējais vai ne pēdējais? Nu, es ceru, ar tevi nebūs pēdējais. Can I get spritz? Okay. Sex on the beach. Okay. Jā. Thank you. Hello. Paņemam lietasardziņu. Skaistāks dzēriens. Tik forši. Priekā. Es nezināju, ka es varēšu tā ar tevi, šitā forši. Es tiešām, es jau visiem kliedzu un es teicu, ka nē, šito nekādā gadījumā. Bet īstenībā tas foršs čals. Foršs džeks, jā. Foršs džeks no laukiem. Tomēr foršs džeks tu esi, jā. Paldies, ka tā man pasaki. Es ļoti novērtēju. Jā, es šitīgi domāju, ka tu esi tas f***boys un viss, un arī tu mainīsies šitā, kad, mēs pat ar Čomesko un viss, un kad nevar tev mainīt, un mans domas nemainīsies, bet jā. Man bija tāds brīdis, kad es gribēju izrauties no iepriekšējās situācijas, kādas man ir bijusi, un es gribēju dabūt to ekšenu, kādu es nebiju dabūjis pirms tam. Es gribēju būt tāds izklaidīgāks džeks, bet es pēc tam, pēc tās visām darbībām, kas man notika, es tomēr izvēlējos, kad es
tāds neesmu, un kad es vēlos atrast īsto un vienīgo, ja es neaizbraukšu šeit no šitās krēces, tad es ceru, ka es atradīšu ārpus šīs krēces kādu skaistu meiteni. Klausies, tev bija pāris ar Robertu. Kas jums notika? Kāpēc jūs tā kā pašķīrāties, kāpēc? Jā, man likās, mēs tā iepazināmies, un viss forši bija. Randiņš arī bija ritīgi forši, bet man pēc tās bučas mums tā kā, bučas skūpsta, kas, bija tāds tur vidū ar visiem, tad man viss, nav, tā nebija tas connections, man liekas. Nebija connections, bet viņam dejoja klēpdēļ. Jā. Tad tev liekas, ka Roberts ir pārāk nopietns priekš tevīm, ja tev vajag tādu cilvēku, kas tā parotaļāsies, paķiķinās, uzturinās tevi. Es nezinu, man pietrūkst bišķiņ tāds, kaut kāds. Kāds tāds? Tāds tasumiņš pietrūkst. Tasumiņš? Jā, viņš tik forši, viņš tiešām ir super puisi, bet es arī negribu viņu vilkt aiz degunu un tur tālot kaut ko vīri, bet nav vienkārši. Tātad tu esi viņam pateikusi, ka nē un viss, Vai tu vēl projām tā kā svārsties? Es tā to saprotu pēc vakardienas, ka tā kā nē. Es nevarēju noklausīt. Man iepriekš, kā teicu, bija attiecības, kur bija viss tā kā tāds pusmākslīgs. Man nepatīk viss tās mākslīgās lūpas vairāk. Es gribu iet uz to dabīgumu. Bet blondīnes tev arī nepatīk vispār. Bet tas nav mākslīgi, tu jau esi dabīgi. Dabīgi? Izmalināti nav dabīgi. Tu teici, ka tev nepatīk blondīnes. Jā. Bet es esmu mākslīgi blondīna. Jā, bet kopš šī brīža, kad es tevi iepazins, es nemaz nestos vairāk to māku krāsu. Es esmu aizvērs sev acis ciet un iztēlojos tādu, kā tu esi. Klausies, kāds man fuckboys vai kāds rītīgais romantiķis. To esi, jā. Paldies. Es nezinu, tu apulsināji mani riktīgi. Agnija kaut kādās 5 no rīta viņa man teica, kad viņa redz tev pārī ar maniem, un es viņai tādu, taču kāds zāds, mēs tur tādu, taču. Pēc vakardienas tu neredzēji, Es arī vēl tad, kad mēs šodien runājām tur laukā, es tā tevi, pa draugam kaut ko. Pa draugam, jā. Bet tagad pa nopietnam, jā? Nē, vēl pa draugam. Vēl pa draugam, jā. Vienkārši tādi forši draugi. Forši draugi, jā? Jā. Vislabākie, ne? Jā, nopietni vislabākie draugi. Tu mani grieži? Jā. Mēs esam vislabākie. Vislabākais randiņš, kāds man jebkad ir bijis. Tik skaista meitene, tik atklāta sarunas, vēl vieta skaista un vispārējais. Es redzēju to, ka tas bija tā kā no sirds to, ko viņi runāja. Cik es redzēju, patiesība. Es arī esmu ļoti atklāts cilvēks, arī pateicu, kāds esmu. Man nav ko slēpt, visu saku, ko es domāju. Perfekts randiņš, perfekts. Mana galva. Hello! Kas notiek? Kas jauns? Kas notiek? Kas karsts? Mums bija viss romantiskākais. Ko jūs tur darījāt? Dzērām kokteilīšu, izrunājāmies. Jā, nāciet pie kaut kādu faktu. Būsiet pārīts? Viņš tāpatās vēl joprojām kompānijā ir bijis savādāks nekā viņš ir divatā. Bet šobrīd, kā mēs draugi, mēs bestīs esam un labi draugi. Bet jā, iespējams, kad vēl pāris sarunas un mēs pastīsimies, kas tur varbūt ir vai nav. Vakardienas viņai nepatīk. Jā, šodien tu viņai patīc. Vakars viņai nepatīk. Šodienas viņai patika. Es jau savus īpaši parādīju. Tak čāmdi normāli. Jau pat labi, es arī tāds gribu. Jā, es arī tāds gribu. Viņi reāli ir tā kā īsti, bet vecākas tipu, ka nav. Runājot par pāriem, visi ir baigi sašķēlušies. Nezinu, kas ir šajās dienās noticies, bet visi ir kustām šķērsām. Man nav simpātijas pret nevienu. Ar Hariju ir kaut kāds konekts, bet
ja loģiski domāju, man tā loģiskā domāšana traucē. Manuprāt, ir tik bieži izskanējis, ka mēs gribam jaunus dalībniekus, jo viņi izpētījuši par šīm dienām, viņi sapratuši, kas kuru lomu spēlē. Un viņiem nepietiek, viņiem nepiestāv šīs lomas, viņi negrib tādu cilvēku savu blakus. Tāpēc tikai dotajā brīdī viņi spēlē līdzi. Un tagad laiks karstām sarunām par karsto dienas tēmu. Atvaino, esmu 80-tajos. Jūsuprāt, ir tāds vecmodīgas attiecības? Nu, mēs pirms tam runājām par to mežu apakšā. Man liekas, tas nav. Nē. Es negribētu tur tā kā noiet meitenē lejā un tu pēkšņi tu tāds... Nē, paldies. No 80-tajos tas bija tie modē. Pa 80-tajos, jo lielāks tur tas mežiņš, jo bargāks tas vīrietis, kā lai saka. Tagad tu pa vīriešiem tur nav. Nē, tas tā nebija domāts. Nu labi, tie ir 2025. gads un čaļiem maksātas kājas, piemēram, vai lāzerepilācija. Nē, es uzskatu tā, ja Džeks tur vaskē kājas vai tur lāzerepilācija, tas kaut kāds, gejs. Nu jā, tas jau too much. Tev nepatīk, jā? Nē, es negribu. Viņš ir peldētājs. Jā, peldētājs, sportists, profesionāls sportists, tur var būt savādāk, tā ir tā profesija. Tu esi dzīvē kāvējis, un tad kāpēc? Nerēķinot tur drošām bērniem par klucīšiem. Nē, protams, kurš tur nav kāvējis. Gājām pa lielām tādām trepēm uz leju, tad bija tie džeki, kas sāka man līst virsū. Es vienkārši apgriezos, uztaisīju saltiķi un kāju vienkārši vienam feisa. Un viņš tur otru paņēma šitā pāri un aizgājām prom. Viss. Čau valstiņu un dalībnieki. Šis tik tiešām ir lieliem burtiem šovs un, diemžēl, ne par mīlestību uz kumja sejiņa. Arni un Samanta, jūs atbraucāt tikai šovu un drāmas taisīt. Savu intrigu dēļ jaucat galvas pārējiem. Starp citu, Samanta man bija vismīļākā dalībniece, bet viņa. Kā jums visiem dzīvojuši šādā intrigu tīklā? Manuprāt, visi jau zina, kā tas ir. Man liekas, tas ir bērndārs jau sanāk. Jā, piekritīšu. viņi tā kā atsevišķi savā intrigā un mēs to saprotam un nereaģējam. Es vairs nesaprotu, tagad jau ir apakaļ Samanta un Žoriks kaut ko tur glāstās un kopā vēl joprojām iet. Toreiz, man liekas, ir vienkārši tā palikusi maliņā. Viņi saprot, ka pietiek, es viņas veidā jau sen būtu nometusies no tā viss nost. Un Harijs ir vēl joprojām, man liekas, vienkārši arī viss viņš gaida. Vispār kaut kādu jaunu meiteni, jaunu dalībnieci, ka viņam ar visu un tad palielam. Tagad ir Žoriks ar Samantu, bet gan jau, kad vakarā būs apakaļ atkal otrādāk, jā. Vakar parādījās Samantas īstā seja, kad guļot džakuzī tik neatlaidīgi noklausījās sarunas pie baseina. Izrādās, Samanta ir bijuši džakuzī. Jā, es biju džakuzī. Daži skatītāji Samantiņu saka, ja džakuzī, tad nav pa ļaunu viņu ieslēgt, ja tas tā zināšanai. Citādi nesanāk tehniski, ka tu biji džakuzī, tu biji tā kā vannā. Ar visiem kopā es gribēju iet uz džakuzī sākumā, bet es parunāju ar Robertu, viņš teica, ka mēs viņam visi jau esam apnikuši. Un, ja mēs viņam iedodam citu istabu, kur gulēt, tad mēs varam droši nākt. Un tad mēs visi kopā parunājām un sapratām, ka labāk, lai viņš tur guļ, un mēs aiziesim citu dienu. Es piedāvāju vēlreiz, ka mēs varētu ļoti nevis taisīt tā kā tusiņu un iet visi kopā, bet tā kā klusītēm aiziet četratā. Viņi nepiekrita, beigās aizgāja viena pati. Jā, jautājums Harijam un Žorikam. Kura šeit skūpstās vislabāk? Terēze. Domāju, viennozīmīgi Terēze. Nezinu, man būs vēlreiz jāpamēģina, man grūti saprast. Ārprāts. Kurš no taviem kolēģiem visticamāk būtu tāds cilvēks, kurš reālajā dzīvē nokraptu otru pusīti? Labs jautājums. Es teiktu, ka Žoriks, tāpēc, ka viņš iepriekš jau teica to, ka viņš jau ir krāpis savu meiteni. Tad vairāki skatītāji tiešām vairāk ir pamanījuši, ka šajā pašā kontekstā Samanta kā nekad neko nedara virtuvē, bet pirmā sēžas pie galda. Varētu tā būt? Ir iespējams, man liekas, Varētu tā būt, jā. Varētu tā būt. Tiešām puiši gatavos 3 nedēļas un meitenes nedarīs neko. Tad man ir tagad tev jautājums, ja tev paprasītu, tu uztaisītu pārēst? Jā. Tu man uztaisīsi vakar, tu uztaisīsi mums vakariņas? Šeit? Jā. Nē, šeit es negribu taisīt, bet ja tas būtu mans vīrietis, viņš man paprasītu uztaisīt.
Kā izrādās, iepriekšējā naktī noticis kāds nelāks noteikumu pārkāpums. Samanta un Arnis noņēmuši mikrofonus un paslēpušies no kamerām, ieslēdzoties labierīcībās. Neapdomīgajai rīcībai draud nopietnas sekas. Nē, es redzēju, ka šitie divi... Labi, jā, mēs vakar bijām toltē un mēs noņēmām mikrofonus. Bija tāda lieta, jā. Tu ar Žoriku vai to Jā. Marijā? Brīņā, šito labi, ok. Bija tāda lieta. Tā ir sliktā ziņa, ko jūs Nē, ko jūs tur darījāt? Mēs runājām tikai. Visiem ir labi zināms, un arī daudzi, jo daudzi skatītāji iebilst pret šādu rīcību, saka, ka tas nav forši, tā nedrīkst darīt. Ir noteikumi. Kāpēc citi dalībnieki to pieļauj? Līdzīga situācija ir bijusi arī vēl diviem dalībniekiem. Pieminēsim, ka Arnis un Samanta toaletē nav pirmo reizi divatā ar izslēgtiem mikrofoniem. Vispār Arnis ir vairāk kā 2 reizes bijis ar kādu toaletē ar izslēgtu mikrofonu, tā kā viņam laikamšanas ir hobijs. kolekcionāri. Nu jā, es teiktu, ka šis ir ātrākais ceļš uz iespēju pavadīt brīnišķīgu atvaļinājumu Krētā ar all-inclusive ērtībām, ēdieniem, dzērieniem un absolūti bez naudas. Jūsu rīcībā ir 1250 eiro. 250 eiro. Līdz šim brīdim, jo šajā brīdī jūsu rīcībā ir 0 eiro. Tas, ka mūsu kontā palika 0 eiro, tas ir vienkārši liels p***. Es ļoti īstenībā vīlies. Ne, tas nebija brīnums. Man jau likās, ka kaut kādu naudu atņems nos, bet ne jau visu. Nu, tas ir vienkārši. Es esmu. Jūs mazie, kā jūs šitā ten? Paldies! Jā. Nav cita. Tāpēc, ka mīlestība ir svarīgāka par naudu. Kur tā mīlestība nav svarīga? Aiz aizslēgtām durvīm. Mikrofoniem. Štuka 250. Dārgākais. Cita šansei. Es esmu dusmīga par tiem 0 eiro, kad viņi tā izdarīja. Jo, vispār pilnīgi visu jau zaudē tikai tāpēc, lai parunātos tur. Un gan jau, ka tas nemaz nebija tik ļoti nopietni kaut kāds stulbums atkal, jo viņiem tur visu laiku uz apliet, man liekas. Tas bija droši vien nesvarīgi. Un, ja tas bija tik svarīgi, varēja to arī parunāt pēc šova, ja negribēja tos mikrofonus teikt iekšā. Bet es ceru, ka viņi ir guvuši mācību. Es atvainojos, protams, bet... Es to vēl tā darīju. Jūs varat dzirdēt, pat tad, ja tas nolīdz 2 metru attālumā vai sazina vēl kur, arī tad, ja jūs esat toaletē un esat tos noņēmuši, mazā Laura. Oi, blīn! Tā skan slikti. Kad mēs uzzinājām, ka mums nav naudas, mēs sākumā nesapratām, kāpēc. Jo mums nebija zināma tā informācija, ka ejot divatā uz vannas istabu, mēs varam zaudēt naudu. Tā kā mēs to nezinājām. Mēs par to reāli nedomājām. Neviens atkal negrib. Viņi iegāja toaletē un noņēma mikrofons, lai nedzirdētu, ko viņi runā. Kas viņai kauns? 2. seja? 3., 4. Nē, tas, kāpēc es gribēju noņemt mikrofonus. Lai neredz patieso seju. Es ceru, ka pārējiem arī pielic. Ne jau tas, ka kaut kas personīgs vai ne. Šis ir realitātes šovs. Realitātes šovs. Realitātes šovs. Paldies jums brīnišķīgi liels par sezonas karsto sākumu. Rīt būs jauna diena. Gan jau būs arī labi notikumi un iespēja zaudēt to atgūt. Tāds stulbs īstenībā tā kā muļķības dēļ. Tā kā ietur kaut ko divatā pārunāties. Un tagad visiem tā teikt nogriezt to naudu, tas ir stulbi un man liekas egoistiski. Un, jā, tas ir tīzli, man liekas, tas ir tīzli. Tā nevajag. Tagad ir tāds saspringums, man nepatīk. Saprotu, viņi uzrakstīja, ka ir visi dzirdējis, gandrīz sāk raudāt par to, ka tā kā visi, ja to ir reāli dzirdēja. Viņi reāli dzirdē. Viņi tā kā... Man liekas, ka tas bija, lai spekulētu tevi. Piesarunā es runāju par savu tēmu, ko es negribētu stāstīt ne dalībniekiem, ne skatītājiem. Bija tajā momentā, ka man gribējās ar kādu par to parunāt. Jūs nejūtat tādu riktīgu saspringumu šodien? Es jūtu, man ļoti nepatīk, kā man uzbrūk visu, it kā es esmu egoists.
kurš tipa uzmeta žoliku, kaut gan es īstenībā... Tev brūk virsū, man brūk virsū, visiem brūk viens otrs virsū. Un arī Bet es reāli darīju kā labāk. Es nezinu, Agi, es tieši šodien gribēju pateikt, ka tipa, man vispār, viņa liekas tik superīgi, viņa vienkārši brūk man vienkārši randomā virsū visu laiku kaut kādus komentārus, un tāds tā kā ok. Man ir tāds, es zinu, kas būtu tu, viņai tāds man ko tu domā. Saspringums baigais ir starp katru cilvēku bez mazvai. Un vienīgā, kas pagaidām čilo, Agnija. Iepriekš mēs visi tā kā, jebkas varēja notikt, mēs bijām super draudzīgi. Tagad vienkārši pat nenotiek nekas tik traks kā iepriekš. Visi vienkārši viens otram brūk virsū, visiem kaut kāds tā kā tāds nepaši gaisotne. Mans tips tā kā Samanta, bet pēc visa tā kā rakstura man bijušas ir tādas attiecības, tā kā Samants, tā kā viss tas rakstura, tas īpašība, visi tie gājieni, tā visa tā uzvedība. Man bija attiecības tādas, es tā kā neesmu vairāk uz to tā kā pusi. Par to ēdienu es nesaprotu, es negribu netāju. Man vispār nepatīk, ka komentē, kāpēc mēs neko nedaram. Tā kā es te abraucu. Bet tev es jutīsi spriedzi, man liekas, pēc tam. Es gaidīju, ka būs apmēram tā. Es zināju, ka būs daudz hate. Vienkārši, ka tas actually notiek ir mazliet tā nepatīkami. Es esmu pārliecināta, ka mums tā arī būtu, ja mēs būtu līdz galam, ka mēs aizlidotu un mums būtu tāds, ka ķipā... Kas tikko notika? Ejam apakaļ pie saviem. Ejam apakaļ pie saviem. Reāli dejot māk, skaisti runāt māk. Tāds izstāsts lojāls, sportisks. Dzīves gudrs. Nu, Robčiks, jā, meitene. Tev jāmēģina ieslīdēt ar kājām starp viņas kājām. Pagriezt, tā lai viņi ir ar muguru. Paņemt aiz matiem, bulīn. Tas ir viens no tādiem, kas ir top of the top. Atceries, mēs pa nulēm esam šodien. Jā, mums ir nulēm. Mēs esam pa nulēm! Nulle naudiņa. Tas ir vienkārši. Viss? Vai nu meklē mīlestību, vai arī vienkārši? Ziniet, tas ir pavisam man besa par to, tāpēc, ka cik kā no vienas puses, nauda, easy, es tur nezinu, var nopelnīt. Tas nav par naudu, īstenībā. Bet tas, ka vienkārši tik stulbs dēļ, tik egoistiska iemesla dēļ. Jā, tik labi, mēs arī varējām vakar vienkārši samainīt gultas vietas un visu, jā. Bet tad bija problēma ar to, ka būs lielais naudas sots. Kā mēs tā visus metīsim zem sliedēm? Un kas šodien notika? Tas man lika tik labi domāties. Kā jums liekas personīgi? Es Samanta vai es Terēzi? Tas ir slidīgs arī jautājums. Tāpēc mēs tā kā nevaram tev arī pārmest, ka tu tur ar abām, jo es, piemēram, tā kā vienu brīdi es redzu tev Terēzu blakām, un pēc tam atkal liekas, ka jūs ar Samantā bija tādi. Ziniet, viņam drīzāk redz tā kā viena eņģelīte uz vienu plecu un vienu vēlniņu. Jā! Tas eņģelīte. Tikai Samantīņas vēlniņš, kas tev tā kā, un tev ir tas iekšā, ka tev vajag tādu, nu zini, un viņi tev tā piedzen. Atkal, bet Terēze būtu tā, kas tev tā kā piezemē, varbūt kaut kā, bet jums arī ir tā kaut kāda strekšana. Jā. Es nevaru, vēl tā ir. Kas ir tavā izvēlē? Abas tev tā sēž tā. Tipa, nē, paliekam, lūdzu, tur, ko man vajadzēja no tās sērijas, tipa, vai kā? Terēze, ja? Jā. Nē, es tavā vietā, tā kā bišķītiņ tā kā ieturēja tādu distancīti, varbūt viņai varbūt bija tās tā kā pārdomas par to, ko viņi īsti vēlās. Tu pārāk daudz tērē enerģiju uz sievieti, kura tev tā kā atraida, kura pasaka nē, un tu tā kā visu laiku gribi, tu tā kā bez mazai viņu uzspied. Es viņam saku, Ārni, viss stop, pietiek, viena diena, bez, viss. Es vienkārši zinu, par ko viņa runā tagad. Nu, par ko? Par to, kurš labāks variants, es vai Samanta. Es nezinu, es tavā vietā, es nezinu, esmu tāds žeks, piemēram, ja es iekaroju sirdī, ja te es viņu iekaroju. Bet es esmu tāds žeks, piemēram, ja es Es esmu tāda meitene, ja es esmu kā izvēlta, man vienalga. Skraidīšana šurpa turp, un te nav neviens tāds stabils meitenes šeit. Un vienīgā, kura likās tiešām, ka varbūt pēc tam varētu kaut kas izveidoties, bija Terēze, bet es arī skatos pēc viņas darbībām un visu, un jā.
Nebūs arī ar viņu. Kad man jautāja vispār, kas man ir simpātija vielā, es teicu, ka tu esi mans tā kā tuvākais match no visiem, kas ir, bet ka es negribu tā kā move forward pati. Ja vien tu to nedarīsi, un ja vien es neredzēšu, ka Evelīnai tas ir ok. Turpinājumā skatieties! Smiltenē ir īsti zvēri. Sāks runāt, es negribēšu tev vārdu. Balsojam! Tiešām! Drīz Kretā sāksies karstā 80. gadu vakara ballīte ar aerobikas elementiem, un vakara noslēgumā ļoti karstas puišu dejas. Tiešām aerobikas deju, karsta Kretā, karsto 80. gadu ballīti. Aiziet! Man patīk! Ballīte bija vienkārši uguņojoša. Pašā uz visiem 100, visa deja, viss kopumā. Nu, pilnībā tā kā... Nu, izdevusies bija ballīte, izdevusies. Pidos, kā jau teicu, zivs ūdenī, un tas viss disko tēls un visas tās dziesmas, viss vienkārši amazing. Robčiks vispār noblieza, tu nost. Bomba, vienkārši vienreizēja ideja, vienkārši vienreizēja, un mans viens no sapņiem arī piepildījās tādā piedalīties un iejusties tur un tad to kājiņu tad pieklapēt, un tas bija rīdīgi forši, man ļoti patika. Mēģinājums! Roberta apsveic, tu esi uzvarētājs. Mēs ar viņu parunājām, es viņu sagatavoju, pateicu, ka jā, kāds ir mans plāns, un ko es domāju darīt. Jā, man nav ko slēpt, ko man tur vēl domāt un tā. Man arī patīk, man liekas, viena no foršākajām, bet atkal, man liekas, šauka būs vēl foršāka. Viņas katru dienu ir vien tādas, karstākas un tādas interesantākas paliek. Pagaidām tā bija mana mīļākā ballīte, jo reāli mēs tur dejojām un vērojām, kā dejo čaļi. Un man dejas tā kā ļoti tuvas sirdī. Man patīk to darīt un skatīties, tāpēc... Tā vajag daudz, ko neatceros, bet tagad, kad es tā saku, es ļoti labi atceros, kas tur bija. Un bija labi, jā. Man patika, jo ir tādi momenti, kad no manis varbūt izlien tas mazais bērns, kur man tāds crazy, okay, let's go. Un aiziet, man ieslēdās vienkārši tas iekšējais dejotājs, ka jā, es tā māku, es tā labi jūtos, un kāpēc gan nē? Es zināju, ka tu uzlaidīsi gaisā, bet bļāviens vecīt, tas bija pats labākais, ko es savā dzīvē esmu redzējis. Balsojam! Tas pirmo aizpien, kā mēs dodam trešo iespēju. Tu esi tāda noslēgta un tāda tikai tāpēc, ka tu neesi pietiekami pārliecināta to, ka Džeks tevi vēlās un ir gatavs maukt 100% in. Tāpēc tu tāda, es arī esmu pa gaisiem. Man liekas, tev vajadzētu tādu Džeku, kurš ir tā kā siepacinīgi pārliecināts un pateikt tev visu. Nē, visu toreiz pietiek aktīties, davai, maucam. Viņi šodien zaudēja tik lielu naudas summu, man tā liekas. Mums vajadzēja vairāk, Viņi nevar uztaisīt tēst. Kāpēc tad viņa ir šeit? Ok, labi. Kādēļ? Taisam to podcastu. Kādēļ viņa ir šeit? Jāmauc. Mēs zaudējām tik daudz naudu. Štuka 250, tā ka viņi vienkārši kādēļ? Mēs vienkārši tā sēdējām. Jā, mēs... Es iepriekš nezināju, ka viņi cīņa pa kaut ko nav. Pēc jūs esam tā. Mēs? Nē, viņas tā kā meitenes un es pie viņām, nemaz. Un es tā kā, es nepateicu tieši tā, bet es kaut kā ieviru. Es vienkārši pateicu, jā, man bija jautājums tā kā konkrēti par jums visām trijām. Un par Evelīnu īstenībā arī tīri sāku taisnoties. Klausies. Stāsti. Kā tev patika ar Evelīnu tā kā pats pirmais randiņš? Ko tu varbūt gribētu labāk izdarīt? Vai ko tu varētu labāk izdarīt? Vai, piemēram, kaut kas varbūt tev nepatika? Nē, es
Es teikšu pilnīgi atklāti un no sirds, tas bija pirmais randiņš, kas jebkad dzīvē man ir bijis tik skaists un tik tā kā saviņojošs, bet es redzu to, ka Evelīnai tā kā divi personības. Jā, ar Evelīnu, tā kā mēs bijām uz randiņu, viņa man likās pavisam savādāk, tāda sieviete. Nu, es to pašu par tevi saku. Tu esi kompānijā savādāks nekā tu esi tikai divatā. Atnākot no šī randiņa, viņa tā kā vairāk tā kā neuztur tā kā manīm kontaktu, tā kā mazāk kaut kur runā. Nu, tas ir mans viedoklis. Kāpēc es jānagašu to pašu teikt, ko es visu laiku saku? Es nevaru izturēt. Ko mēs mēģināt, laikam? Vajag mēģināt, laikam. Laikam? Kāpēc laikam? Tāpēc, ka komitmenti ir vienmēr bailīgi tā uzreiz. Es gribu vienkārši mīļoties, es gribu kādu apskaut, tā forši un viss. Bet es jau arī šeit esmu, lai tu man tā kā varētu apskaut, lai tu man rādītu savu... Nē, tu sāks runāt, es negribēšu tev vārdu. Ko es sākšu runāt? Sanāk tā, ja es neatvērtu muti, to ar manīm gribētu mīļoties, jā. Kā? Viņš jūna. Ej, gulēt! Es tev izslēgšu! Kas ir? Es vairs nevaru izturēt. Godīgi, tad es gāju ar vienu vīrieti šeit. Bet es domāju, ka viņš neatbrauks uz šajieni, jo viņš nevarēs pārkāpt kaut kādām savām lietām pāri. Vēl viena notikumiem bagāta diena galā, bet karstie piedzīvojumi tikai sākas. Sekojiet šova tiešraidē GO3 visu diennakti un tiekamies jau rīt. Tiešām! Nākamajā sērijā skatieties! Un es būšu gatava darīt visu dēļ viņa. Šodien es nemēģināšu veikt savus pirmos gājienus, jo dienai ir jābeidzās un vakaram ir jābeidzās, lai sāktu jaunu dienu ar jaunu lapu. Tas ir push-ups. Nav push-ups. Domāju, ka man varētu salauzt. Jā. Varbūt varētu, jā. Nu, aizmugras jau varētu, jau, jā.